In every part of the world, access to information opens new doors and possibilities. Bet mēs šobrīd ļoti labi zinām to, ja cilvēkam nav informācija, būtībā viņš ir zināmā mērā dzīvo tādā izolācijā. Viņam varbūt atsevišķos gadījumos nav iespējas mācīties, nav iespējas iegūt jaunas zināšanas, atsevišķos gadījumos pat varbūt iegūt darbu, vai arī nodarboties ar savu biznesu. By embracing technology, public libraries are enhancing their mission to be centers of learning and opportunity for individuals and communities. Благодаря интернету я могу получить все новости, которые происходят в Латвии, которые происходят во всем мире. Могу получить информацию профессионального характера. Я много изучаю законодательство. Through access to information technology and training, citizens in developing and transitioning countries have the tools to change their lives. In Latvia, a library project co-funded by the government and the Bill and Melinda Gates Foundation illustrates that equipping libraries with computers and internet connections and librarians with skills to help users makes libraries catalysts for educational, cultural, and economic development. Es gribu atzīmēt, ka diezgan daudz cilvēku arī interesējas par darbu, par iespējām ne tikai, Latvijā, par darba tirgu, bet arī Eiropas valstīs. Bet, protams, arī ir citas lietas, te paši banku pakalpojumi, biļešu pasūtīšana, internetā, kur tas ir iespējams. Kā lietiška informācija, varbūt arī transporta pakalpojumi dažādi. Jānis Stupins is one of many business owners taking advantage of new library services. Using the library's fast internet connection, Jānis is able to check markets, publish advertising, and compete in the global marketplace. Viņš tiešā veidā palīdz ar to, un arī tīri informatīvā ziņā, un arī ir atkarīga uzņēmuma peļņa vai zaudējumi. And when the library's high-speed access to the internet is also wireless, the possibilities for people to connect to information and resources are unleashed. Tas jaunais izskats, mazajām bibliotekām ir tāds, ka gan pievakarēs, gan rīta stundās pie bibliotekām vai nu stāv automašīnas, vai arī, ja labs laiks, vienkārši uz soliņa sēž cilvēki, atvēruši savus portatīvos datorus un dara sev vajadzīgās lietas. When librarians and teachers work together, they ignite a path to learning. Kopā ar skolēniem padarīt interesantāku mācību darbu, saistošākas stundas un lietas, kas varbūt bērniem nemaz tik ļoti nepatīk, interneta skatījumā kļūst simpātiskas. And when rural libraries are equipped, university students can come home to their communities without interrupting their studies. Un studentiem, protams, ir pieejamas visas tās iespējas, kas šobrīd viņiem ir augstskolās. Augstskolas abonē šīs datubāzes, pilnteksta datubāzes, gan zinātniskiem, gan citiem mērķiem. When family members move away for job opportunities, libraries play a crucial role in keeping communities connected. Zenaida Bashko, a beet farmer and mother of two, is helped by librarians to communicate with her children thousands of miles away. Ja es gribu sazināties ar bērniem, es atnāku uz bibliotēku
Un tad ieslēdzot Skype, te es viņiem piezvanu un mēs sazināmies. Tas ir ļoti jauki, jo citādi jau nav iespējams redzēt. Ar šitēni datorā tas ir iespējams. Aldis Adamovic, the mayor of Preli, a town in the poorest region of Latvia, made investing in the library his priority, even before repairing the roads. Mēs uzskatām pašvaldībā, ka šis ir ieguldījums cilvēkos mūsu. Šeit tas uzstādījums bija ļoti skaidrs. Mums ir vajadzīga bibliotēka, laba, kvalitatīva un konkurētspējīga bibliotēka. Un es domāju, ka Prēļos tas tiešām to viņi ir panākuši un ļoti veiksmīgi arī izdarījuši. In addition to government support, training is central to building strong libraries. All librarians in Latvia received extensive technology training. In turn, they now train library users how to use computers, the internet, and web resources. Viņa man, kad vajag, neatsaka, un mēs kopīgi atrodam to internetā, kas man interesē. Par to es viņu ļoti cienu un augsti vērtēju. This profession has been brought to a completely different, more profound professional level, which is now sensed by the whole society. As I say, it has been huge success story. My vision is the competitiveness of the state, closing this digital gap, giving opportunity for socially unprivileged people, and this is about having access to the globalization in its most positive sense. In Latvia and all over the world, libraries that offer information technology and training are helping people and communities build a strong future.